Labrīt, piekdienās, kad mēs ar labām ziņām varam nākt. Beidzot, gripas epidēmija esot beigusies. Protams, SPKC lēmums par to stājas spēkā. Ne lēmums, varbūt tas laboratoriskais apkopojums par vidējo saslimšanas skaitu. Tas gan nenozīmē, protams, ka visādas citus zaņus nevar noķert. Tāpēc veselības vēlējumi vienmēr ir spēkā, arī aprīlī, arī 25. Mēs pie tā pieturēsimies, paspīt tam, ka it kā oficiāli epidēmijas beigas ir vienā. Jā, un visādi citādi laba vēlējumi Barbalām un Līksmām. Viņam šodien vārdu svētki. Protams, daudz laimes arī visiem, kam 25. aprīlis ir dzimšanas datums. Lai brīnišķīga diena. Tieši tā. Ne tikai veselību un ne tikai gardu kūku, bet arī vēl līksmi un bārbalismu arī klāt vēl. Līksmu un bārbalu vārdā šodien. Par tematiem šim rītām. Par Satversmes tiesas darbu, pieņemtajiem spriedumiem un izskatīšanai plānotajām lietām, arī par sadarbību ar Ukrainas konstitucionālo tiesu, valsts ceļā uz eirointegrāciju. Šorīt intervijā ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu. Tā kā ir olimpiskā diena, tad runāsim gan par olimpiskā mēneša notikumiem, gan arī šodien paredzētā Vislatvijas vingrojuma norisi. Studijā gaidām gan pasākumu rīkotājus, gan vairākus aktīvus mazos vingrotājus. Pēc 8 mūsu studijā būs grupa Tautumeitas. Viņas jau pamazām pošas uz Eirovīzijas pusi, bet vēl nāk klajā ar jaunumu 5. studijas albumu Zem saules, kas veidots kā muzikāls ceļojums cauri latviešu gadskārtām. Bet vēl līdz 7 vērīgāk aplūkosim jaunā parauga Latvijas pasi, kurā izrādās ir daudz dažādu dabas motīvu, kas burtiski atdzīvojas dokumentu aplūkojot ultravioletajā apgaismojumā. Jā, neko tā pats spīdenājis visu es neesmu, bet tas tie stārķīšais, tas smukums to gan es esmu palapojis. Tu esi ieskatījis? Jā, esmu mazliet, jā. Reizēm tas tā kā... Bet es domāju, mēs vēl kaut kādus jaunus rakursiņus šodien noteikti pašķistīsim ar Uldu Virzi kopā pasaku grāmatiņu vārdā pase. Jā. Kolēģi, labrīt! Labrīt! Savu pasu rokās tagad jāmeklē Rudolfam Valteram, jo vakardien viņš izcīnīja Šveices čempionu titulu 2. gadu pēc kārtas, un tagad jau jāsāk meklēt pasu, lai varētu doties palīgā Latvijas valsts vienībai, kas vakardien izcīnīja panākumu pret Šveici pārbaudas vēl. Tā kā hokejs ir visur, gan tur, gan arī mūsu pusē. Jā, un pases arī ir visur. Jā, lai varētu braukt palīgā. Un sārķi arī. Pavasaris ir visur, manuprāt, viss tik skaisti, zaļo un zeļuna. Ir tik jauka, ka kļūst arvien gaišāks, un līdz vasaras saulgriežiem dienas kļūst vēl par aptuveni, gandrīz 3 stundām garāks, un 7. maijā sāksies arī solārā vasara, un tad jau tas būs gada gaišākais ceturksnis, un tas jau vairs nav tālu. Vismaz solārā, ja ne citādāk. Jā, bet starp citu vietām ir sākusies arī meteoroloģiskā vasara, tas gan Latgalē, bet mums priekšā būs pāris vēsākas naktis, un arī šajā rīta āgrumā vietām gaisa temperatūra ir pazeminājusies nedaudz zem 0, un zāles virskārtā novērota sāla. Un arī turpmākajās naktīs laiks būs dzēsters, tādēļ Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī ir sagatavojis dzeltenās pakāpes brīdinājumu, kas būs spēkā gan vēl naktī uz sestdienu, gan arī naktī uz svētdienu. Arī šodien dienā būs nedaudz vēsākas gaisa temperatūra +7, +12 grādi, mākoņu būs mazāk. Šobrīd gan nedaudz vairāk to ir valsts austrumos, kur tie arī nes pavisam sīku lietu, bet kopumā diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku. Arī Rīgā šodien nokrišņi nav gaidām, gaisa temperatūra ap +9 grādiem un laiks itin saulains.